Cilvēkiem šodien vēders vairs nepūšās tikai no pupiņām un kāpostiem. Ļoti bieži vēdera pūšanās ir organisma reakcija uz pārslogotu kairinātu mikrobiomu izjaucošu uzturu. Mūsdienu lielveikalu plauktos bieži ir ļoti daudz vielu, kuras organisms neatpazīst kā īstu, normālu ēdienu. Konservanti, emulgātori, mākslīgie saldinātāji, garšas pastiprinātāji, krāsvielas, rafinēti tauki, pārmērīgs cukurs, ultra apstrādātas cietes, pesticīdu atliekas, antibiotiku un hormonu pēdas dzīvnieku produktos. Zarnām tas ir milzīgs sloks. No funkcionālās pieejas skatu punkta vēdera pūšanās bieži nav pati problēma. Tas ir signāls, ka zarnu mikroflora ir izjaukta, nepietiek fermentu, kuņģa skābe ir pārāk vāja, ēdiens zarnā sāk fermentēties un pūt, zarnu sieniņa kļūst iekaisīga un jūtīga. Īpaši problemātiski ir emulgātori un mākslīgās piedevas. Pētījumos aizvien vairāk runā par to, ka tās var bojāt zarnu aizsargslāni un mainīt baktēriju sastāvu. Tāpat parasts ēdiens var radīt gāzes un diskomfortu. Un interesanti, ka nevienmēr vainīgs ir glutēns vai laktoze. Dažreiz organisms vienkārši vairs netiek galā ar ķīmisko slodzi visā kopumā. Iedomājies zarnas kā dzīvu ekosistēmu. Ja tur katru dienu nonāk vielas, kuras paredzēts ilgākam derīguma termiņam, nevis cilvēka šūnām, mikroflora sāk protestēt, un rezultātā ir gāzes, rūkšana, vēdera pūšanās, smagums pēc ēšanas. Tāpēc daudziem palīdz nevis kārtējā tablete pret pūšanos, bet mazāk ultraapstrādātu produktu, vairāk šķiedrvielu uzturā, ūdens dzeršana, fermentēti produktu, minerālvielu atjaunošana organismā, gremošanas atbalsts un mikrobioma sakārtošana. Nākamajā video skaties, kuras tieši ir tās toksiskās vielas, kuras izraisa vēdera pūšanos.